Sveiki, te Jūlija Puķe. Tātad, šīs dienas video būs ļoti exciting video. Atbilde uz heteru komentāriem numur 3. Ja šim video būs 2000 laiku, tad es uztaisīšu 4. daļu. Nu ko, uz priekšu. Es vienkārši skatīšos uz vairākiem video. Jā. Es parādīšu, kā viņi ir uzrakstījuši to komentāru, jo tas ir vienkārši smieklīgi. Tu nesi vislabākā. Ko es nesu? Jā, tā es domāju. Visu labāko. Es domāju, ka tas ir hate komentārs, bet īstenībā tas ir pozitīvs komentārs. Es atvainojos, man kāds uzraksta, man nepārāk patika, ka tu dzīvo, taču malace, vismaz nebaidies. Ko tu teici? Tev nepatīk, ka es dzīvoju? Parši. Tā kā bišku ļauni, ka jūs man sakat, lai es mīšu. Tikai bišku, un arī citiem youtuberiem. Tikai bišku. Tūlīt būs labais. Man neliekas, ka tu esi īsti normāla. Reāli, tu dzīvē esi forša un normāla. Kāpēc video ir jātēlo tas, kas tu esi? Iekvās. Nav hates. Nē, nav. Ziniet, es nesaprotu. Jūs rakstiet hate komentāru. Jūs ielieciet, tas nav hates, bet jūs rakstiet hate komentāru. Vai tas, ka jūs ielieciet iekvās nav hates, nozīmē, ka tas nav hates? Nē. Paklausīsimies šo teikumu vēl vienreiz. Man neliekas, ka tu esi īsti normāla, bet tu dzīvē esi normāla. Tātad, kur ir loģika? Mēģinu atrast. Jā, nav loģika. Nietu ļoģika. Tu to nedziedāji. To varēja saprast, jo tā bija vīriešu balss. Fun fact, es to dziedāju. Diezgan bieži ir bijis tā, ka man liekas, Dievs izklausos pēc vīrieša, un es paklausos kaut kāds cits video jaunākus, tur, kas bija jaunāk, un es izklausos pēc, spaldzoša, zinu, kas ir spalkt. Spalkt ir tāds vārds. Man vienkārši bija ļoti augsta balss agrāk, un tagad man ir vienkārši vīrieša balss. Man vajag bleach. Tā kā es nezināju, kādu veidu tu gribi, jo mūsu ģimeni izmanto ļoti daudz no šādiem komentāriem, vai ne? Mums ir šitāds un šitāds. Agrāk tā video bija smieklīgi, tagad tie ir vnaka poji. Es zinu. Es neteiktu, ka agrāk viņi bija smieklīgi, bet, agrāk viņi bija jā. Nē, šā vai tā nav jēga. Aiziesim tagad uz Instagram. Tu izskaties kā ieskrējis stabā un apdullusi. Ak, Dievs, paldies! Pagā, es ielikšu to bildi. Šeit. Jā, man liekas, ka tas ir tik ļoti labs kompliments īstenībā tajā bildē. Tā kā paldies. Kā var tik briesmīgas bildes likt? Bet man tev jāuztais tutoriāli, tu paņem, uztais pretīgi selfiju, ieliec Instagramā, uztais stulbu caption un there you go. Agda, tu izsēmo savas drēbes, tu esi kaut kāda tu visis video izliecies kā kaut kāda muļķe. Viens neizliekos, tāda esmu. Sorry, babe. 2. Es neizsēmoju savas drēbes, es viņas palabinu, kā jūs redzēju pēc tā video. Nezinu kā jums, bet man vispār neliekas smieklīgi video. Tak uztaisa normāls video. Jūs tik daudz vēlaties, lai es uztaisu normāls video. Normālu video es neuztaisīšu, tikai tā, ka jūs man parādīsiet piemēru, kā man ķerties, ko man teikt, arī kādu video, kamēr man izmantot kādam fonam jābūt, tikai tad es varēšu uztaisīt jūsu normālu video. Kāpēc tu tā izlojies? Tu vari normālu video nofilmēt? Nē, es netaisīšu normālus video. Ja kāds jūs nesaprotat šie komentāri, ir no tā video tur, kur es taisu DIY drēbēs. Kad sāksiet cienīt savu dzimto valodu YouTuberes? Pie fabrikas Painta vairs negribas ne skatīties, ne klausīties. Ja liekat video publiskai apskatēji, aicinot sekot un abonēt, tad rādiet priekšzīmi saviem saviem sekotājiem, nevis izlojoties ar drausmīgiem latviešu valodas iekvās neprasmēm. Ja auduma krāsa ir par sarežģītu, lai to lietotu fabrikas Painta vietā, tad varbūt runā tikai angliski, bet šķiet kārtīgi neproti nevienu, ne otru. Varbūt tiešām to atnāc man tā kā mācīt, nezinu, latviešu valodu, angļu valodu, es tiešām neesmu eksperts. Es ticu,
ka man ir jārunā vienai vai otrai, bet es tagad reāli nesaprotu, kāda tam atšķirība. Kādiem sekotājiem jāmāca. Pļāviens, tu esi vispār aptaurētas, atvainojos, piedod, bet es zaudēju savu puķu kronīti un es paliku nopietni. Esmu teikuši šo 100 reizes, teikšu 101. Es video taisu sarkasmā. Blows your mind? Cool. Man pilnīgi džingst ausīs tas tavs sūde komentārs, lai tu baļā, viņas nevar te būt laukā. Ok, un tad ir arī šādi komentāri, kurus vienkārši nesaprotu, ko jūs domājat. Galīgi stulbs video. Es piekrītu visiem, kas domā, kad tu esi stulbs, tie pat nenostrābātu ar līmu. Ko? Kas? Ja gribi kaut ko smieklīgu, tad esi tu pati. Un netālo no sevis nezko. Ok. Iepriekšējā video, kas tev bija tiešām normāli. Skatījieties pārējie, bet tagad reāli vemt gribas. Tu esi stulba un pretīga par 2 gadus veca meiteni uzfilmēt labāku video. Pirmkārt, 2 gadus veca meiteni neuzfilmēt labāku video, tāpēc, ka... Esmu džolē pulveri. Otrkārt, iepriekšējā video man nebija normālāki. Treškārt, šajā krūzi tu var vemt. Paldies, ka noskaties šo video, neaizmirst tur nospiest laiku, arī savu komentāru par šo video idejas, ko man noteikti. Tā! Jūs tagad gan jau teiksiet, ak, Dievs, Loti, tu uztaisīji tikko hateru dziesmu, un tagad vienkārši visus haterus heito. Bet, jā, ok, es nezinu, bet vienkārši nevajag neko teikt. Man, ok, labi, čau!